Latvijā ir vesela paudze jauniešu, kuri ir dzimuši jau neatkarīgā valstī. Viņi ir gājuši Latvijas skolās, mācījušies Latvijas vēsturi, strādā Latvijas uzņēmumos, maksā nodokļus un savas politiskās vērtības veidojuši Eiropas, nevis Krievijas informatīvajā telpā. Daudz no šiem jauniešiem ir uzauguši ģimenē, kurā runā krievu valodā, un tajā pašā laikā viņiem bieži tiek likts justies tā, it kā šī valoda automātiski padarītu viņus aizdomīgus. Tomēr valsts uzdevums ir veicināt viņu piederību sabiedrībai, nevis testēt ar lojalitātes eksāmeniem. Lielākā daļa jaunākās paaudzes krievalodīgie ir Latvijas patrioti, kuri ļoti labi pārvalda latviešu valodu. Tas ir skaidrs pierādījums, ka integrācija ir ne tikai iespējama, bet arī noteikti dabiskā veidā. Šie jaunieši nav problēma, kas jāatrisina. Viņi ir Latvijas nākotnes daļa, cilvēki, kuri bieži domā latviski, runā vairākās valodās un sevi skaidri redz Eiropas demokrātiju telpā. Šie ir jaunieši, kuri iestājās par to, lai Latvija saglabā dalību, piemēram, Stambulas konvencijā, apliecinot, ka vēlas redzēt Latviju Eiropā.